Mani sauc Simona. Esmu mamma. Brīvajā laikā dalos Instagramā ar savu ikdienu, dzīvi, ar vērtīgiem padomiem. Brilles nesāju kopš bērnības, 12 gadiem. Un pusauģa gados, ap 16 gadiem, sāku nesāt lēcus. Brilles ļoti nepatīk. Un tikai vakaros tā kā uzlieku brilles, pārējo dienas laiku staigāju ar lēcām. Vakaros braucot ar mašīnu arī ir ļoti grūti, jo sāk sāpēt acis, nogurs, grauž, paliek sausas, ļoti nogurdinoši. Naktī baroju mazuli un pamostos, uzreiz jāmeklē brilles, neko neredzi. Pacienti pie manis atnāca ar otras pakāpes tuvredzību, un labajā acī redzes asums ir -4,25 sfēra un -0,5 cilindrs. Kreisajā acī redzes asums ir -4,5 un -0,5 cilindrs. Un mēs gribam panākt arī brīnišķīgu rezultātu un izkorrigēt redzi līdz 100%, lai pacienti redz gan tālumā, gan tuvumā bez redzes palīga līdzekļa. Tas bija diezgan tāds nopietns process. Nekad nebijusi tik nopietna pārbaude bijusi. Vispār biju šokā, ka tik daudz tā kā pārbauda tās acis, un tā pārbaude ilga 2,5 stundas. Visu ļoti smalki pārbaudīju, uzzināju, ka man ir astigmatisms, ko es vispār nezināju, ka man tāds ir. Un ļoti bieži arī sāpēja galva, un tas arī ir no tā visa. Es visvairāk esmu satraukusies par to, kā būs, kad es piecelšos tā kā no operācijas, un kādas būs sajūtas, vai es atkal redzēšu, un vai man miglosies acis vai asaros. Par to visu ļoti tā kā uztraucos. Redzes operācija, redzes korekcija ietekmē dzīves kvalitāti. Pacienti, kuri ir -4 un otras pakāpes tuvredzības, ikdienas dzīve ir apgrūtināta bez redzes palīga līdzekļiem. Un katru dienu pirmais, ko dara šis cilvēks, paceļas un meklē vai nu lēcas, vai nu brilles, lai sāktu savu dienu. Redzes operācija šī gadījumā īpaši uzlabo dzīves kvalitāti kā tādu. Un tiem pacientiem, kuriem ir -0,5, -0,75, ja viņiem trauc mīnusiņš neliels ikdienas dzīve, un mēs varam to uzlabot, tad, protams, tas ir vērts taisīt lāzeru korekciju. Labrīt visiem, kur Simona. Čau! Čau, mēs esam Andrēs un Matina acu centrā, un šodien ir mirklis pirms operācijas. Simona, tūlīt dosies uz lāzeru korekcijas procedūru. Ieejot zālē, pazuda viss uztraukums, apgulos tā galda. Tad doktori stāstīja visu, kas, ko un kā darīs. Uztraukums nebija vispār, sāpes arī nebija. Visi, kuri baidās, iesaku saņemties, vispār nebaidīties, jo nav pilnīgi nekas sāpīgs. Pacienti bija -4 un astigmatisms. Protams, nebija liels astigmatisms, bet bija, un mēs pilnīgi viņu noņēmām. Pacienti ir pilnīgi sferiska radzene, kura lauž starus vienmērīgi. Tagad viņi nav ne tālredzības, ne tuvredzības. Viņa redz gan tālumā labi, gan tuvumā. Protams, vajadzīgs atvesļošanas laiks, šodien tikai pirmā diena, bet jau šodien ir ļoti labi. Tikko pieceļoties no operācijas, bija tāds neliels apjukums. Paskatījos pulkstenī, tā kā es viņu redzēju, bet nedaudz bija mīglains viss. Biju ļoti priecīga, īsti nesapratu, ka tiešām ir noticis ar mani, kad es atkal redzēšu. Braucu uz šejienes konsultāciju un pa ceļam redzēju tādas lietas, ko es nekad nebiju pamanījusi. Vienkārši šokā esmu, cik labi es tagad redzu. Visas sīkākās detaļas nekad tā neesmu redzējusi. Esmu ļoti priecīga.